Mans vārds ir Lauris Zalāns, sveiciens visiem. Man šobrīd ir 27 gadi, esmu oriģināli latgalietis un vēl joprojām. Dzīvoju Rīgā jau 8 gadus, profesionāli šeit darbojos, bet dzimtā vieta ir Preļi. Sākotnēji ir bijis standarta ceļš, pabeidz vidusskolu un dodies lielajā dzīvē uz Rīgu, mācīties. Bet tā mācīšanās ir bijusi tāda, kā pa kalniem. Es esmu visu dzīvi bijis tāds salīdzinoši tāds brīvdomātājs, bet atnākot uz Rīgu, tevi vispār vairs tur neviens nebloķē, ne tur tev seko baigi līdzi un tad tu višķiņ palaidies, un tās mācības arī tev paliek jau 2. plānā un varbūt pat 3. plānā. Es esmu mācījies teātra menedžmentu vienā skolā, citā skolā žurnālistiku, esmu gājis radio DJ kursos, aktiermeistarības kursos un kaut ko es esmu pabeidzis, kaut ko neesmu pabeidzis, bet skaidrs ir viens, neviena no tām lietām nav garantējusi man tās lietas un vietas, kuras tā kā darbojos šobrīd. Saprast pašam priekš sevis, vai tu tiešām to gribi darīt, jo pirms tam var likties, ka tā ir tava īstā vieta, bet tu pamēģini un saproti, ka tu šito tomēr negribi. Esot tikai tādā mācīšanās līmenī, es esmu sapratis, ka es tiešām gribu darboties tajā kultūras un izklaides pasaulē. Mēs esam Radio Tev studijā Rīgā, Krišjāņu Valdemāra ielā. Kā tur īsti tikt, izņemot mācīšanos, nav bijis līdz galam skaidrs, jo man nav ne pazīšanās bijušas līdz tam brīdim, kad es sāku to darīt, ne tur kāds tiešām. Es esmu no saviem vispār pirmais, kurš to dara no radiniekiem, Es biju mēģinājis tikt vienā citā radio, nevis Radio Tev, bet mani nepaņēma tur, tāpēc, ka man ir latgaliešu akcents. Un tas atkal bija tāds atpakaļ sviediens it kā uz sākumu, un tas jau bija pēc kaut kāda ilgāka dzīvošanas perioda Rīgā. Apziņa par to, ka šis arī nekur neved, ka tu neko nedari. Jo man pienāca tāds brīdis, kad galvenais manā dzīvē bija patusēties tikai. Es stāstu visu atklāt, tā tiešām ir bijis cilvēku pazaudēšana no manas dzīves. Arī tas bija tāds klišķis, ka kaut kas tomēr nestrādā. Par jebko runājot, ka tā ir mana pieredze, līdz ko es to pazaudēju, tikai tad es sāku to novērtēt. Es sapratu, ka šis uz nekurieni neved. Kaut kas ir jādara. Ja man neizdodas tikt tajā manā iecerētajā lauciņā, vismaz kaut kas līdzīgs ir jāmēģina darīt. Un tad es dzīvojot Rīgā, atradu pusslodzes darbu Preļos, jaunatnes lietu speciālists es biju, un brīvprātīgo darbu Rīgā sāku darīt tādā organizācijā kā Ghetto Games. Nedēļa bija sadalīta uz pusēm. Es 3-4 dienas esmu Rīgā, daru to brīvprātīgo darbu, no agra rīta līdz vēlam vakaram, maksimāli sevi atdodu, un otru nedēļas pusi es biju Preļos. Tad strādāju tur līdz svētdienai, un tad svētdienas vakarā atpakaļ braucu uz Rīgu. Principā visu naudiņu, ko es nopelnīju, aizgāju degvielā, bet kaut kā es tam ticēju, ka tas uz kaut kurieni ved. Un tas brīvprātīgais darbs pa lielam arī bija tas, kas mani kaut kur tajā pasaulē ievirzīja, tajā manis gribētajā pasaulē. Par Ghetto Games īsumā stāstot, tā ir ielu sporta un kultūras organizācija, kas rīko pasākumus jauniešiem, un tā ir organizācija, kas ap sevi katru gadu lasa brīvprātīgos. Tur ir filmēšanas, tur ir intervēšanas, tur ir preses relīzes, respektīvi tā pasaule, kas patika man, tā žurnālistika, kaut kāda izklaides kultūras pasaule. Tā es to darīju, tas ritenis pamazām sāka griezties, līdz tev nāk piedāvājumi, jau darīt to profesionāli, varbūt par kaut kādām naudiņām. Tas, ko es varu noteikti teikt par Ghetto Games, tā ir vieta, kur viss notiek pa īstam. Neviens tev nespraudīs batonu ausīs, neviens tev neteiks, ka dzīve ir skaista, neviens tev neteiks, ka viss nāks viegli. Tur ir reāls darbs. Ja runa ir par jaunieti, kur, piemēram, nosauksim to par iemest viņu, tādā jūrā, kur tu neproti peldēt un pats mēģināt peldēt, tad tā ir absolūti visīstākā vieta, kur to darīt. Tur nav tikai stāsts par tām visām tur kultūras un izklaides sfērām, jo pasākumus uzbūvēt, tur ir bortu likšanas, tur ir tribīņu skrūvēšanas, visi nēsāšanas un tā tālāk, kādam, ja patīk tāda tipa darbi, tad arī tā ir īstā vieta, kur to darīt. Respektīvi, tajā vietā tiek audzināts raksturs un laikam tā sapratne, izpratne par to, kā
lietas dzīvē patiesībā strādā. Es esmu dzīvojis tādu salīdzinoši izklaidīgu dzīvesveidu, ja līdz tam tā bija tāda kārtīga dzīves skola. Un saproti, ka nekas tāpat vien dzīvē nenāk, ja tu nedari. Pie tā es arī paliku. Viņi man piedāvāja pilnlaika darbu pie sevis, un tad nāca vēl arī visādas citādas lietas, kas ir ieskaitot arī Radio Tev. Vispār, pirms es atnācu uz Rīgu, es pat biju domājis iet uz aktieriem, uz teātri. Man ļoti patīk sports, un kādu brīdi es biju domājis, ka varbūt es iešu kaut ko saistībā ar to pasauli, ar treneriem, ar skolotājiem, vai būšu aiz kameras kaut kur. Jā, tātad mani nepaņēma vienā citā radio. Tas bija tā latgaliešu akcenta dēļ, un tad mani tā kā sūtieties radio uz valodas kursiem. Ļoti ātri es sapjautu to, ka es negribu pazaudēt savu identitāti, kas ir tā latgaliešu identitāte, tāpēc es pametu tos kursus. Tas piedāvājums pats pie manis atnāca strādāt Radio Tev. Bet tajā mirklī es vairs nebiju vienīgais, kurš gribēja jau tikt uz šejieni, un tad vajadzēja iziet tādu iestāju eksāmenu pārbaudījumu daļu, un to es izturēju, un tad es sāku strādāt no 2020. gada maija. Mana saikne ir pietiekami liela ar Latgali šobrīd. Vecvecāki, tātad lauku mājas un vispār tā sajūta par mājām vēl joprojām ir tur. Ar to, ka tur ir tās manas īstās mājas un tur ir tā vieta, kur ļoti gribas atgriezties un kur es arī atgriežos pēc iespējas vairāk, lai atgūtu tādu enerģiju. Jā, darbi arī, un tas ir tas otrais, kas man mēdz aizvest uz turieni kaut kādi pasākumi. Es esmu diezgan bieži viesis, par ko es esmu pārsteigts, bet ļoti pateicīgs Rēzeknē. Gors ir tas, kas nereti mani uzaicinās. Jā, un tikšanās ar jauniešiem. Vairāk man ir motivējuši tieši cilvēku rezultāti. Jā, rezultāti, sasniegumi, izdarītais darbs tieši, nevis vārdi. Un tad es esmu skatījies uz jau paveikto, un tu saproti, ka kaut ko tādu līdzīgu tu gribētu izdarīt. Jā, zaļo gurķu šī te padarīšana ir bijusi diezgan bieži. Kaut kāds pasākums tiek atteikts tieši vadīšana, ka pietrūkst tās pieredzes. Bet tāpat laikā es arī viņus saprotu, jo es zinu, kā tiek būvēti pasākumi, es zinu, kā tas strādā, un risks ir ļoti liels. Un tas turpina tā notikt tik pa laikam, bet es nemetu kreņķi, es nedusmojos un nepārdzīvoju, tāpēc, ka katrs nē ir kādām citām durvīm, kas ir turpat blakus vai kādam logam, pa kuru arī var ielīst iekšā. Es pilnīgi noteikti gribētu, lai Latgalē ir studija, Radio Tev studija, jo Radio Tev ir tas, kas mani notur šeit, galvaspilsētā Rīgā. Jo man ir jābūt šeit studijā, man ir jāraida no šejienes, jo viss pārējais ir ļoti labi menedžējums. Ir sociālie tīkli, ko tu vari darīt attālināti, atbraucot varbūt uz kādu tikšanos uz šejienu un viss. Tas ir samanedžējums ar to, ka tu dzīvo citur. Nickelodeon Kids Choice Award. Tātad Amerikā notiekošs pasākums, kas ir šobrīd aptvēris arī Eiropu. Tiek izraudzīti konkrētās kategorijās cilvēki, satura veidotāji, par kuriem tātad cilvēki var balsot. Un ja viņi sabalso maksimāli daudz, tad tu uzvari tajā konkrētajā kategorijā. Un man tieši tā paldies liels visiem, kas to ir darījuši un atbalstījuši. Ir izdevies to izdarīt un saņemt šo te Amerikas balvu. Tas ir drīzāk vienkārši tāds mazais atskaites punkts. Iespējams, es daru kaut ko pareizi šajā dzīvē, un es esmu uz tā sava īstā ceļa. Tas nav augstākais punkts tavā dzīvē. Es esmu laikam tāds vairāk mirkļa baudītājs. Tiešā laika emociju ķērājs. Tālu un daudz dikti milzīgus plānus nelieku. Es ļoti daudz ņemu no tā procesa, kas notiek šobrīd ar mani, kur es esmu tagad. No tā es iedvesmojos. Man ir jālauž tā šaurā robeža starp to, kas ir pieņemami un kas ir nepieņemami. Bet nevis tādā ziņā, ka nepieņemami, ka tu sāc darīt kādam pāri, bet kas ir tā ārpus komforta sajūta. Es esmu šajā pasaulē tieši tāpēc, lai šo te barjeru laustu. Es esmu izvēlējies iet tādu humoru un tādu komēdijas ceļu. Es katru dienu gribu dot iespēju pasmaidīt vismaz vienam cilvēkam. Un ja tas izdodas, tad mana misija tajā dienā ir izpildīta. Un ja es varu to izdarīt ar to darbu, ko es daru,
tas ir super skaisti. Tā ir mana motivācija darīt lietas tālāk.